Un bez tēlos un latviešu strelnieks, kā vienmēr. Un uzbruksim, karosim, vinnēsim un atbrīvosim varbūt arī mūsu zemes gabalu kādu, jā. Un kas būs jūsu pretinieki? Nu, pretinieki ir jau Vācija. Dotajā brīdī 100 gadu paliek šitam pasaukumam. Karosim un būs tā kā ok. Mums ir pirmā nodaļa. Pirmoreiz apmeklēt šādu pasākumu? Otrā. Ar ko šis pasākums bija īpašs vai kā jums viņš patika? Šis īpašs? Viņš bija, man liekas, bagātāks. Tur bija, man liekas, lielāks budžets, vairāk šāva. Un, viņš, man liekas, ar kaut kādu vairāk scenārijas lielāks, kaut kas, tāpēc, ka 100, drusciņi varēja redzēt, jāatšķir, ja salīdzina, bet arī pagājuši. Kāds emocijas jums izraisa šīs te Ziemassvētku cīņas? Jā? Tas nav tā kā teātri aiziet un paskat. Tā nav izrāde. Viss apakšā tinās, kāds varēja būt. Ko jums nozīmē šī diena un mūziejam, ko nozīmē šī diena? Kāda tā loma? Protams, tas ir diezgan būtisks notikums, jo Ziemassvētku kauju muzejs un Ziemassvētku kaujām 100 gadu. Diezgan loģiski, ka tas ir liels notikums. Mēs tam arī esam pamatīgi gatavojušies, esam milzīgi darbu ieguldījuši, lai te būtu kaut kas jauns un cilvēkiem interesanti. Un cilvēki mums ar to arī atdara, ar to, ka viņi brauc uz muzeju. Pagājuši gadu mums ir 13,000 apmeklētāji atkal. Es pieļauju, ka atkal būsim apmeklētākais turisma objekts Jelgavas novadā. Arī priekš Zemgales mēroga, Latvijas mēroga, tas nav slikti, jo uz muzeju nav 13,000. Tātad tas objekts atkal viņš ir pieejams 24 stundas diennaktī. Cilvēki var braukt un skatīties un iedomāties, kāda tas ir šis te mūra biezums, kāds ir šis te aizsardzības pozīcija izdevīgums attiecībā pret tiem, kam jāuzbruk un kam jāmēģina iznīcināt. Jaunsaru kandidāti, mierāt! Renārs Skuja, Juris Mežaks, Gundaga Māra Grūtu, Arturs Brauns, Manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus. tāpēc, ka man tētis gāja zemesardzē un tad viņš piedāvāja. Tas arī nolēma. Kādas sajūtas ir, kad tu skaties, kā notika šīs cīņas un tavuprāt, cik liela loma viņām bija? Manuprāt, diezgan liela, un ka tas bija parādīts, cik grūti patiesībā tas bija un interesanti. Tu arī plānoji iestāties zemesardzē? Varbūt pēc gadiem, jā, bet varbūt arī kaut kur augstāk uz NBS. Tad tu plāno savu karjeru būt ar militāro jomu? Jā, tieši tā. Kāpēc? Kaut kā jaunsargos ir iepaticies, un tad domāju, varbūt arī nākotnē darīt kaut kas man patīk. Kas ir tās lietas, kas tev saista jaunsardzē? Vairāk tad, kad tas gribas spēks, kas tev ir jāizcieš, un tās lietas, ko tu vari iemācīties, piemēram, izdzīvot mežā vai iekurināt ugunskura bez sērkociņiem. Tas ir interesantāk. Cik grūti var bija kļūt par jaunsargu? Kas jums bija jāizdara? Vienkārši ir jāiet, un tad jādara, jāpierāda sevi, un tad tu arī vari kļūt. Cik ilgi? Šis man būs 3. gads. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo tēviju,
Kāda jūs prāt ir šīs dienas loma Latvijas vēsturē? Domāju, šeit dzīvā mūsu pašapziņa. Mēs noticējām tam, ka kaut kas tāds var mums būt, šiem pašiem savu zemi. Tas prasīja milzīgus, protams, upurus, bet man ir prieks, ka jūs tikko arī bijāt liecinieki, ka mums ir jauni mūžības skartie. Es ceru, ka viņiem nekad nevajadzēs karot par savu dzimteni, bet ir prieks, ka tiešām, domāju, viņiem ir fantastiska diena, kad viņi varēja dot šo svinīgu solījumu uz vērestu. Ko jūs novēlētu šiem topošajiem Latvijas aizstāvjiem, jaunsargiem, zemsargiem? Es domāju, ne tikai viņiem, šiem, kas šeit deva šo solījumu uz vērestu, bet ikvienam to, ko viņi arī šeit apliecināja, iesaistīties savas valsts veidošanā. Tas ir tas, ko es domāju, ikvienam var novēlēt vēlēšanos darīt, jo tikai droši vien ar darbiem var izdarīt to, ko daudz neticēja. Mēs esam arī redzējuši, kad pēc kariem cilvēki ticēja savai valstī un būvēja viņu. Un tad bija daudz, varbūt pat grūtāk apstākļi nekā šodien. Un bija smagi jāstrādā, lai kaut ko iegūtu. Tiešām ir daudz jāstrādā. Un tas ir tas, ko droši vien es gribētu novēlēt, lai ir šī ticība, vēlme strādāt un būvēt mūsu valsts. Uz zemesargu, manuprāt, tas ir pienākums. Pienākums par savu zemi, par savu valsti. Kuram veselam un diētu. Kāpēc tu tieši nolēmi būt? Pienākums sajūta. Interesē armijas lietas. Patīk. Forma, ieroči. Tu arī domā savu turpmāko dzīvi saistīt ar militāro jomu? Uz zemes atzēs noteikti palikšu, jā. Agrāk bija doma, ka bija jānāk uz domu kādreiz armijā profesionāli ierakstā. Dzīves atgriezos savādāk mazliet. Tagad tāda iespēja ir. Ko saka tiem, ko ieteikt tiem vīriešiem un sievietēm un latviešiem, kuri varbūt instinās iesaistīties zemesardzē un kuri ir novēlēti? Es teikšu, ka noteikti jāiestājās, jāpiesakās, pārbaudīt savus spēkus un pavadīt brīvdienas ārā dabā, kaut ko iemācīties jaunu, priekš sevis, priekš savas valsts. Tas tā pašas. Kāds sajūta tev bija, kad skaties Ziemassvētku kauju rekonstrukciju? Interesanti. Tādas zosādi noteikti bija. Iedomājieties, kāds bija patiesībā viss. Tas lodes zibēja un krita ļoti daudz latviešu. Pagāja vasara zaiga, un novīna ļavas un sils, nedēļa meitene maiga, tev galvā bija lakatiņš zils. Viņa lakatiņš zilais. Zeme meklē, šis vešķieti zvērubas, Iegrib mūs iedzīt verdzīvas meklē, drīz uzbruks mums šis ēles vars. Mēs esam no Mārupas vidusskolas. Šodien mēs neesam varbūt tik daudz, cik mēs gribētos. Mēs esam 16 cilvēki, skolēni, skolotāji un vecāki. Un var teikt to, ka pirmo reizi mēs šeit iedadamies 89. gadā, kad mēs skrieši no Mārupas vidusskolas līdz šeit ar Latvijas karogu atskaitām 35 gadus. Ko mums nozīmē šī diena? Šī diena nozīmē, varbūt varētu likt vismaz, es domāju, te pašā kategorijā Ziemassvētki ir līgo būtībā latviešiem svarīga diena mūsu valstī. Ko tev nozīmē šī diena? Latviešu aizstāvēšana, Ziemassvētku atceļas. Kā bija iet gājienā kopā ar visiem? Es pats domāju, jaunsargos iestāties? Nezinu. Kā pati kaujas rekonstrukcija skaties? Jā. Tāds īpašs sajūtas, teikt.